Recording in progress. Satnām! Labrīt, meitenes, un labdien, labvakar, tie, kas šo nodarbību skatīsieties ierakstiņā. Šī nodarbība, viņa jums būs brīnišķīgi papildinās to nodarbību, ko meitenes, kas pildīja vakar garo nodarbību, jo vakardienas garā nodarbība bija tāda dziļa uz zemapziņas attīrīšanu. Kas notiek? Ļoti bieži, ka mēs attīram zemapziņu, vai vispār arī, kad mēs sākam jogot, mēs arī attīram zemapziņu. It īpaši iesācējiem es ieteiktu tieši šo nodarbību. Tad, kad jūs jūtat, kad sākās šie attīrīšanās procesi, viņi nav ar puķītēm. Mums tad neizskatās vairs saulīte spīd, zālīte ir zāļa, nāk ārā viss kaut kas, tas, kas ir mūsos. Cerēs kāds saka, nu jā, bet es sāku tur jogot, un man tādi sapņi kaut kādi drausmīgi, un man tādas emocijas, un es vispār visu varētu, tāpēc, ka tas viss ir mūsos. No mums nevar iznākt ārā nekas, kas nav mūsos. Tā ir abstrakta ideja, kad tāpēc man sāk kaut kas rādīties. Tad tas mūsos mūs atver un sāk nākt ārā emocijas, kaut kādas apslāpētās, kaut kādas, un ļoti bieži tie ir kaut kādi simboli pēc tam. Nevajag to visu analizēt. Kāpēc, kas, kāpēc? Sēžamies uz paklāju un pildam šodienas nodarbību, jo šodienas nodarbība būs tā, ar kuru mēs izstrādāsim šīs te emocijas, jo nevajag apspiest. Nāk tā dusma, pildam šo nodarbību, nāk bailes, pildam šo nodarbību. Šodien mums būs gan emociju izstrādē, gan balansām, gan pirmai čakrai, ļoti šī nodarbība pirmai čakrai, kā tāds stabils sazemējums, un tāda šī nodarbība, lai mums paliek kā pirmā palīdzība, tad, kad ir nepieciešama emociju izstrāde. Es lietoju tieši šo vārdu izstrāde, nevis emociju apslāpēšanā, nevis emociju analīzē, bet patiešām ir ļaujos, piedzīvoju, izdzīvoju, atlaižu, eju tālāk. Jūtu, atkal nāk virsū, atkal sēžos, pildu, izdzīvoju, atlaižu, viss. Un tieši tam procesam ir arī jābūt. Tāpēc iesācējiem meitenes šī nodarbība visu laiku kā tāds, ja jūs man sakat, ko darīt, jā, kad nāk pirmā mēnesī jaunie, kas sāk jogot, ļoti bieži saskarās ar to, kad ir šīs te, netik foršās emocijas. Tāpēc, ka tā transformācija, lai iekšā notiktu, jā, tas ir dziļš darbs. Un tur tiešām, kā es saku, jā, nav tik daudz to puķīšu rozīšu no sākuma īpaši, jā, un zaļās zālītes. Tur citreiz ir tāds riktīgs tūkstnesis un ļoti daudz atkritumu, jā, ko mēs tur esam savākuši dzīves laikā, un tur vēršiņus tā viņi pa to tūkstnesi tur dragā, jā. Un mēs lēnām sākam šo tūkstnesi vākt, savācam atkritumus, sākam laistīt, sākam likt pa sēkliņai, lai mēs lēnām izveidotu šajā savā iekšienē brīnišķīgi skaistu dārzu. Nu ko, sāksim pildīt, sēžamies, iekārļamies, pastamies, vai ir kāpatslaktiņš, vai ir ūdentiņš. Šodien atkal vēlreiz atgādījam, varbūt higieniskā lūpakrās, jo mēs vairāk elposim caur muti O formā, un tad lūpas paliek sausas, nav patīkama sajūta. Tas būtu galvenais, ko mums vajag. Iekārtojamies ērti. Atvainojos uzreiz, ja balss man var aizkrist kaut kādos momentiņos ciet, bet neba es dziedāt nācu. Nācām mēs emocijas izstrādāt šodien. Saberzējām plaukstu pret plaukstu, sajūtām, kā plaukstas paliek karstas, karstas. Lēna jāelpa caur degunu. Lēna izelpa. Lēnām novietojam rokas pret mūsu sirds čakru. Muguri iztaisnojās. Galva ir vieglāk kaklā atslēgā. Lēna jāelpa caur degunu. Lēna izelpa. Ļaujam elpa kļūst vēl lēnāk, vēl dziļāk. Sajūtam cieši dānu pret dānu. Acu koncentrācija trešāds.
Lēni ieelpa caur degunu. Lēni izelpa. Un ar ieelpu vienosimies parādīt mantru. Ieelpa caur degunu. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Adguru Namo, Jugādguru Namo, Sādguru Namo, Sri Gurudeva Namo. Adguru Namo, Jugādguru Namo, Sādguru Namo, Sri Gurudeva Namo. Adguru Namo, Jugādguru Namo, Sādguru Namo, Sri Gurudeva Namo. Lēni ieelpa caur degunu. Ieelpojam, aizturam elpu, mūlbanka, acu koncentrācija trešā acis, spēcīgi saspiežam delnu pret delnu. Lēni izelpa caur degunu. Pasmaidām sev, pasmaidām vienotrai un pasmaidām visai pasaulē, lai sāktu šodienas nodarbību. Un sāksim mēs mazliet pāelposim. Elposim mēs šodien caur kreiso nāsi, mums būs ieelpa, caur labo nāsi izelpa. Izmantosim mēs labo roku, īkšķi un rādītāju pirkstu. Kreisā roka Gyana mudrā, uz ceļa mugura taisna, aizveram ciet ar īkšķi labo nāsi. Ieelpa caur kreiso nāsi. Ieelpojam, ar rādītāju pirkstu aizveram ciet kreiso nāsi un veicam lēnu plūstošu izelpu caur labo nāsi. Un sākam pildīt. Acis veram ciet, acu koncentrācija, trešā acis. Dodam sev laiku, nesteidzamies, ļaujam elpa kļūst lēna, dziļa. Mugura taisna, galva ir vieglāk kaklā atslēgā. Neaizturam nekur elpu. Lēna plūstoša ieelpa caur kreiso nāsi. Lēna plūstoša izelpa caur labo nāsi. Nesasprindzinām plecu daļu atslābinās.
mugura taisna, acu koncentrācija, trešā acs. Jūtam, kā gaiss snaigi vibrē nāsīs. Lēnām nolaižam labo roku lejā. Veicam ieelpu caur abām nāsīm. Ieelpojam. Vēl. Ieelpojam, aizturam elpu. Mūbaha. Acu koncentrācija. Trešā. Sajūtam enerģijas plūsmu. Turam aizturēto elpu. Izelpa. Lēnām atveram acis un iesim katkau pozā, iesildīšanās daļā, lai mums izkustās viss mugurkauls. Un pēc tam sāksim darīt visu pārējo. Ceļi mums ir krūžu platumā, rokas liekam zem pleciem, pirksti nedaudz atvērti, lai sadalās ķermeņa svars vienlīdzīgi pa visu ķermeni. Mugura iet uz leju, galva ceļās augšā, ieelpa caur degunu, mugura nopaļojās, izelpa un sākam pildīt. Acis varam ciet, acu koncentrācija, trešā acs. Sajūtam savu muguru. No sākuma kustība var būt pavisam nelielā amplitūdā. Mēs steidzamies, izturamies ar mīlestību pret savu muguriņu. Jūtam, kā kustība sākās no nabas centra. Galva ir tēdējā. Elpa skaļa, skaļa. Jūtam, kā kustība. Nabas centrā sākās, galva ir kā turpinājums, sajūtam, kā mugura, katrs skriemalītis lēnām iesildās, sajūtam šīs kustības burvību. Jūtam, kā mugura paliek silta, silta paliek piera, elpa kļūst vēl skaļāka.
Pēdējās 30 sekundes pieliekam nedaudz tempu. Pēdējās sekundes maksimāli jauda elpā, kustībā, sajūtam sevi. Lēna ieelpa caur degunu, ieelpojam, paceļam galvu uz augšu, aizturam elpu, mūbam. Acu koncentrācija, trešā acs. Izelpa, nopaļojam muguru, galva aiziet uz leju, izelpa, muguriņa nopaļojās. Lēnām, acis paliek aizvērtas, nolaižamies uz ceļiem, akmens poza, novietojam rokas stabili uz ceļiem. Acis aizvērtas, lēna dziļa elpošana un koncentrācija ir pirmajā čakrā. Elpot lēni caur degunu. Lēna ieelpa, lēna izelpa. Vizualizējam savu pirmo čakru. Sarkana, brīnišķīgi piepildīta krāsa, kas aiziet dziļi, dziļi zemē. Sajūtat savu sazemējumu. Sajūtat, kā pirmā čakra ieiet iekšā zemē, vēl dziļāk. Elpojam lēni dziļi caur degunu. Lēna ieelpa, lēna izelpa. Lēnām veicam ieelpa caur degunu. Ieelpojam, aizturam elpu, mūbam. Acu koncentrācija, trešā acs. Sajūtam enerģijas plūsmu pa muguru. Izelpa. Lēnām ceļamies augšā. Un pāriesim pozā. Uz pilnām pēdām, kurā mēs šādā veidā iesēdīsimies ceļos. Rokas mums būs Venēras atslēgas, kas ir vienmēr pirksti šādi te kopā, uz kakla, elpoņu vaļā. Un veiksim, kad esam lejā, izelpa, ceļamies augšā, ieelpa. Tie, kas nevar notukties un sevi piecelt, jūs šo pildat tikai nedaudz iesēžoties ceļos. Un arī tas pats augšā esam ieelpa, ejam uz leju, izelpa. Un sākam pildīt. Mēģinam maksimāli atvērt elpoņus, rokas Venēras atslēga uz kakla. Un sākam pildīt. Ieelpa, ejam lejā, izelpa.
Elpam caur degunu spēcīgi. Katrs šo ietupienu, kurš var līdz galam, kurš nē, tad tikai līdz pusītei. Tiem, kam ar ceļiem ir problēmas, ļoti prātīgi ar ceļiem, nepārspīlējam. Pēdējās reizes ietupījāmies, pieceļamies, paliekam augšā, pastiepjam rokas augšā uz augšu, izstiepjam sevi, ieelpojam, pastiepjamies uz augšu vēl, izelpā noliecamies uz leju, atbrīvojam muguru un lēnām saliksim rokas lūkšanas mudriņā, paliekam kājās. Rokas lūkšanas mudrā, kājas novietojam nedaudz platāk kā pleci. Rokas lūkšanas mudrā, augšā esam, ieelpa, ejam lejā pie kājas, izelpa, ieelpa, izelpa. Un sākam pildīt. Elpam spēcīgi caur degunu. Jūtam ap pēdām stabili zemi. Rokas mums lūkšanas mudrā visu laiku turās kopā. Pieliekam tempu, jaudu pēdējās sekundes. Paceļamies augšā, ieelpa, stiepjamies uz augšu, izelpa. Saliekam pēdas nedaudz tuvāk, novietojam rokas atkal uz kakla, Venēras atslēga, pirksti savijās kopā, iesēžamies uz leju, aizveram acis, paliekam šajā pozā, aizveram acis, elpojam caur degunu, ļaujam, lai elpa kļūst vienmērīga, dabīga. Atveram elpoņus, sajūtam savu pirmo čakru, sajūtam, kā iet dziļi zemē, ļaujam, lai elpa kļūst vienmērīga, dabīga. Tie, kas nevar šajā pozā nosēdēt, uzreiz apsēžaties uz dibenu, nemokam savus ceļus. Tie, kas var, turpinām, paliekam šajā pozā. Lēna ieelpa caur degunu. Ieelpojam, aizturam elpu, mūbāka, acu koncentrācija trešā acs. Izelpa, lēnām laižamies uz paklāņa lejā. Iesim parastajā pozā un rokas liksim mudriņā. Īkšķis spiež uz pauguriņa, kurš ir šeit zem mazā pirkstiņa, un aizveram ciet kulaku. Sēdīsimies, parastā poza, parast krēslu. Tātad saliekam abas rokas, kulaki, un kustība būs virs galvas, kulaks iet uz atpakaļ. Un rokas elposim caurši, iet šādā virzienā, mute plaši vaļā, O formā, un elpojam caur muti. Pieliekat nedaudz nabas centra spēku. Pamēģināt pāris reizes, lai jums sanāk šī kustība, lai kulaks ir nofiksēts, īkšķis ir iekšā kulaciņā. Es to nomainīšu mantru. Saliekam rokas.
mugura taisna. Un sākam pildīt. Kulaks iet uz aizmuguri virs galvas, mute O formā. Acis varam ciet. Sākam pildīt ar milzīgu jaudu. Un šobrīd liekam iekšā šeit visas emocijas. Visu atceraties, kas jūs kaitina. Šoreiz drīkst atcerēties, vajag atcerēties. Un visu elpojam ārā. Pat ja nekas nenāk prātā, turpinām šo darbību, jo mēs attīram automātiski sevi, savu zemapziņu auru no pilnīgi visiem atkritumiem. Elpojam tik ārā, droši. Ja kādam sāk reibt galva, pagarinam izelpu, jo mums ir tendence vairāk ieelpot nekā atdot. Elpojam ārā. Mute plaši O formā. Kulaki spēcīgi. Elpojam visu ārā. Jūtam kustības, sparu, jaudu. Pavisam nedaudz palika. Tas nebūs ilgi. Tāpēc liekat visu jaudu. Neko nepietaupam. Droši. Jūs varat dusmoties. Jūs varat jebkuru emociju šobrīd liekat viņu, atceraties viņu, izdzīvojat viņu. Viņa drīkst būt. Un šobrīd notiek emocijas izstrāde. Spēcīgi kulaciņi. Pēdējā minūte. Turam muguru, turam kulakus, elpojam ārā. Drīkst būt jebkura emocija, jebkuras atmiņas. Spēcīgi saspiežam kulakus, jūtam, kā īkšķis spiež uz pauguriņa zem mazā pirkstiņā. Turpinam kustību. Pēdējās 30 sekundes. Pēdējās sekundes. Lēnām nolaižam rokas uz leju, savijam pirkstus Veneras atslēga, izgriežam rokas uz āru un novietojam uz augšu. Acis aizveram, caur degunu ieelpa, ieelpojam, aizturam elpu, Mulbanka. Caur muti spēcīga izelpa, rokas paliek pozā. Ieelpa. Ieelpojam, aizturam elpu. Mulbanka. Sajūtat, kā ap jums sāk mirdzēt balta gaisma. Caur muti izelpa. Ieelpa caur degunu. Ieelpojam, aizturam elpu. Mulbanka. Ieskatāmies savā 7. čakrā. Sajūtat ap sevi baltu, tīru gaismu. Stiepjam rokas uz augšu vēl mazliet.
Un caur muti spēcīga izelpa. Lēnām rokas nolaižam lejā. Apguļamies lejā uz paklājiņa. Uz muguras. Kājas plecu platumā, rokas brīvi gar sāniem. Dosim mirkli sev relaksācijai. Aizveram acis. Lēna jāelpa cauri degunu. Lēna izelpa. Plaukstas atvērtas. Skatās uz augšu. Sajūtat, kā atslābinās nabas centrs. Mugura. Pleci. Sajūtat savu brīvību. Lēni jāelpa caur degunu. Lēna izelpa. Guru, guru, vaheguru. Guru, guru, vaheguru. Guru Ramdas Guru. Lēnām pakustinām pirkstus, pēdas, savienojam pēdas, savienojam plaukstas, spēcīgi saberzdējam. Saberzdējam. Papurinām, paceļam uz augšu, papurinām, palaižam vibrāciju. Ļaujat vibrāciju aiziet līdz mugurkaulam. Izpurinam, pievelkam ceļus pie krūtīm. Pavirpinamies pa kreisi, pa labi. Uz priekšu, uz atpakaļ pa visu mugurkaulu. Neizlaižam šo daļu, obligāta šī daļa ir. Kārtīgi sajūtam, jo mēs tūlīt vēl pasēdēs, mums būs jāstrādā vēl ar mugurkaulu, vēl būs dažas minūtītes. Kārtīgi. Un atgriežamies atpakaļ, padzeramies ūdeni. Vēl 3 minūtes. Ilgāk nebūs. Lēnām apsēdīsimies, parastā poza. Un mēs novietosim rokas šādā te pozīcijā, ka rādītāja pirksts ir uz augšu
Un pārējie pirksti saliekti un īkšķīts nedaudz tā kā šeit viņus pietur. Kā jūs viņu varat, tā jūs viņu noliksiet. Rokas plecu augstumā, plecu līnija un šeit plauksts sanāk šādi te atvilktā. Un mēģinām rādītāju pirkstu pacelt, cik katrs varam uz augšu. Ieelpa caur muti, mēle trubiņā, izelpa caur degunu. Ieelpo caur mēli, lēna plūstoša izelpa caur degunu. Jūtam, kā rādītāja pirksti stiepjās uz augšu. Mugura taisna, galva vieglāk kakla atslēgā. Jūtam savus rādītāju pirkstus. Jūtam ieelpā, kā mugura ir taisna. Galva ir kā turpinājums mugurai. Jūtam savus rādītāju pirkstus. Tās vēl tikai palika 2 minūtītes. Mēģinām turēt uz augšu rādītāju pirkstus, elpam caur muti. Acis arī aizvērstas. Skats iekšā sevī. Sajūtat savu iekšējo klusumu. Sajūtat savu šuņu izstāvokli. Pēdējās 30 sekundes. Turam, pirksti skatās uz augšu. Ieelpa turpinās caur muti, mēle U formā, izelpa caur degunu. Ieelpa caur degunu, ieelpojam. Aizturam elpu, pirksti maksimāli stiepjās uz augšu, rokas tā kā katru uz savu pusi nostiepjām. Spēcīga izelpa, ieelpa, aizturam elpu mulbaha, pirksti, jūtam, spēcīga izelpa. Un pēdējo reizi ieelpa. Ieelpojam, aizturam elpu, mulbaha. Ieskatāmies savā 7. čakrā. Pirksti rādītāji ir jūtam savu jupītē pirkstu. Jūtam, kā katra roka velkās uz savu pusi. Jūtam, kā atverās mūsu sirds čakra. Bezgalīgā mīlestībā pret sevi, pret pasauli. Spēcīga izelpa caur muti. Saliekam rokas lūkšanas mudrā. Acis paliek aizvērtas. Lēna ieelpa caur degunu. Lēna izelpa. Sajūtam sevi. Sajūtat, kā ar katru šūnu jūs piedzīvojat bezgalīgu pateicību savam ķermenim, savam prātam un savam garam.
Ļauj, lai katra šūna piepildās ar bezgalīgu pateicību, ar gaismu, ar mirdzumu. Sajūtat, kā jūsu ķermenis sāk mirdzēt. Sajūtat savu auru, kas kļūst vēl spožāk, vēl gaišāk. Un paliksim mirkli, katrs savā klusumā. Koncentrācija tikai uz savu elpu. Lēna ieelpa caur degunu, lēna izelpa. Lēna ieelpa. Un vienosimies ar garo sāt. Satnām un paklinamies savam augstākajam, savai dievišķajai daļiņai. Satnām, Satnām. Un ļaut mētēt sev piedzīvot. Mūsos ir jābūt visām emocijām. Nekad neko sev neapspiežam. Mums ir tik daudz skaistu instrumentu, kā to izstrādāt. Ceru, ka šodien visus izturēju. Kuluciņi nebija viegli, bet viņi ļoti, ļoti jaudīgi. Un noslēguma daļa, kur mēs turam šos rādītāju pirkstus, praktizēt viņu. Ja jūs jūtat ikdienā, jūs varat izdarīt divas lietas. Šobrīd praktiskais padoms. Ja jūs jūtat, ir situācija, kurā jūs vienkārši varat kādam, jūs pārvēršaties pa puķi, ja? Liekas, ka nodedzināšu māju, nodedzināšu pilsētu un vispār cunami ir dēļ manis, ja? Uz zemeslodes. Tad apsēžaties bez nekā, sākumā saliekam, uztaisam šos kulakus, ja? Tā, kamēr Mona man neapdedzina savu asti, uztaisat šos kulaciņus, 3 minūtes vienkārši uzliekat, un vislabākais, ja jums pat nav mūzika, iztiekat bez mūzikas, jūs vienkārši elpā, klausaties savā elpā. Pēc šiem kulaciņiem ātri, jums, ekstrēma situācija, jūs jūtat viss, jūs spridzināsiet, ja? Uztaisat šos kulaciņus, uzreiz pēc kulaciņiem, mirkli apsēžaties lotusā, lēna ieelpa, izelpa, saliekam rokas, rādītāji pirksti, šajā te daļā, tātad viņi ir uz augšu, mute atverās vaļā, mēle O formā, ieelpa caur degunu, izelpa 3 minūtes, saliekat rokas lūkšanas mudrā, pasēžat vēl mirklīti, sajūtat savu sušanas kanālu, sajūtat savu šuņī stāvokli, jūs redzēsiet, būs jau daudz, daudz labāk. Un tā kā kulakus taisat, droši visas emocijas, jebko liekat iekšā. Jūs nevienam ar to nenodariet pāri. Pāri mēs nodaram tad, kad mēs atstājam sevī, un tad mums liekas, mēs jau esam labas visiem, ja? Bet īstenībā, kas tur notiek patiesībā. Tā kā metenes, šāds te īsa, skaista nodarbības slēdz ārā, ierakstīt citādāk metenes ieraudzīs, īsā nodarbība 50 minūtes, tā nekāda īsā nav. Paldies, mīļās! Izslēgšu, ja kādam jautājumi droši.